Nu ko, es domāju, ka jāieraksta vēl viens video. Par cik man šīs tēmas ir diezgan tos. Tad parunās par pēcvēlēšanu gaisotni. Nu, negribas jau neko sliktu teikt vai lamāties vai necenzētiem vārdiem vai vēl kaut ko, bet vai Šlesers nav kārtīgi reizi apdrisies? Tas pats, kas savā laikā Arturs Kaimiņš ar savu KPVLV, Šlesers gan nav ievēlēts pirmajā vietā balsu skaitījuma ziņā, bet viņš ir pirmais popularitātes ziņā. Tā kā tās paralēlas ir diezgan dīvainas starp KPVLV un LPV, Latvija pirmajā vietā, kad sanāk tā, kad prezidents KPVLV neatzina viņu izveidoto valdību. Es pareizi atceros, tad viņi tika saukt pie valdības veidošanas, bet viņa veidoto koalīcijas modeli prezidents, tolēk bija prezidents Vējonis, laikam, ja es pareizi atceros, neatzina. Tas bija, līdz ar to sākās arī KPVLV pamazām pakāpenisks noriets. Šodien notiek tieši tas pats, vēstur atkārtojās. LPV gan nav pirmajā vietā, bet popularitātes ziņā pirmajā vietā. Un visi Šlesera plāni un solījumi, ja tādi vispār, cik viņi bija realizējami un īstenojami, realistiski arī vēl tur varētu pašaubīties, bet, nu, tas viss tagad ir kaķim zem astes, jo viņi grib iespiest opozīcijā. Tā kā daudz no tas, ko Šlesers tā kā solīja, iespējams nemaz nebūs īstenojums, jo demokrātija nedarbojas, viņa nestrādā cilvēku labā. Un nekas nekur nekad nav teicis, ka demokrātija ir visideālākais valsts pārvaldīšanas modelis. Tā kā es personīgi domāju, kad autokrātija ir labākais valsts vadīšanas modelis, bet, nu, tas tikai tā manas domas, bet, nu, tas, kad Šlesers iespējams kārtīgi reizi piedrisis un apdrisis, teiksim tā, piekāsis savu vēlētāju. Es paldies Dievam par viņu nevēlēju, bet sanāk tā, ka ļauris kārtīgi reizi ir piekāsis savu vēlētāju. Kā nekā LPV nav viņa pirmais politiskais projekts. Tā viņiem, man liekas, kaut kāda 8. partija. Tā kā cilvēki, kāpēc jūs esat tik debīli? Kāpēc jūs esat tādi auni? Nu, nevēlat par veciem vēžiem. Vajadzēja jau vēlēt par kaut ko jaunu, par kaut ko citu, par kaut ko svaigu. Tā kā. Un tie noteikti nav progresīvie, un tie noteikti nav smirdīgā vienotība. Un progresīvis es drīzāk noteikti nosaukt par regresīvistiem, nevis progresīvistiem. Tā kā kaut kā tā. Pagaidām tā.